Labdien, cienījamie kolēģi! Šīs dienas tēma – transfercenu noteikšana aizdevuma darījumos. Mani sauc Artūrs Breicis, esmu certificēts nodokļu konsultants, un šodien es jums pastāstīšu svarīgāko, kas jums būtu jāzina par aizdevumiem un transfercenu noteikšanu, dokumentēšanu, analīzi un tam līdzīgi. Respektīvi, palīdzēt jums neapjukt, norientēties, kā rīkoties pareizi. Nu tad sāksim! Tātad, par ko mēs skatīsimies šajā seminārā? Tātad saturs. Pirmkārt, izskatīsim, kas ir aizdevums, definīcijas, kā transfercenas tiek regulētas Latvijā, lai jūs zinātu svarīgākos normatīvos noteikumus, kā noteikti kontrolēto darījumu summu aizdevuma darījumos, kuri jums būs jāuzrāda attiecīgi UIN deklarācijā, kā arī kontrolēto darījumu pārskatā, EDS. Kāda ir darījuma pamatojošā dokumentācija, aizdevuma darījumu, finanšu darījumu analīzes, tātad iezīmes, kas jums jāņem vērā un kas ir jāanalizē, kā analizēt funkcijas, riskus un pušu, teiksim, attiecības aizdevuma darījumā, un kā veikt salīdzināmo datu atlasi, salīdzināt, tātad, veikt saucamo benchmarku un noteikti tirgus likmi aizdevuma darījumos. Semināra noslēgumā paskatīsimies tad arī praktiski, kā varētu izskatīties dokumentācijas piemērs aizdevuma līgumiem, kurus mēs arī piedāvājam saviem klientiem, un kā to, teiksim, kādā veidā analizēt tātad darījumus, kuros gadījumos ir vērts domāt papildus, teiksim, kuros gadījumos var iztikt ar Latvijas bankas statistiku, piemēram, un kuros gadījumos tomēr vajadzētu veikt, teiksim, kaut kādu nopietnāku analīzi. Ja? Tātad pirmais sāksim ar, kas tad ir aizdevums. Definīcija uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma. Definīcija, tad aizdevums darījums, kura aizdevējs uz rakstāju vienošanās pamata nodod aizņēmējiem naudu, un aizņēmējiem ir pienākums noteiktā laikā un kārtībā atdot aizdevējiem naudu. Tātad, šī te UIN definīcija mazliet sašaurina aizdevumu, ja mēs paskatāmies civil likumā, tad aizdot var ne tikai naudu, bet arī citas patērējamas, teiksim, lietas, kā tur, piemēram, graudus, ja, tur sāli vai cukuru. Un tad vēl sašaurinājums ir tajā, ka UIN likums saka, ka aizdevumam jābūt ir rakstveida. Šis ir arī diezgan būtisks, teiksim, lieta, ja uzņēmums vienkārši iedod otram uzņēmumam naudu, piemēram, akcionārs iedod savu meitas uzņēmumam naudu, nepasakot, kas tā par naudu ir, tad nevienmēr tiks uzskatīts, ka tas ir tieši aizdevums, tikpat labi tas var būt ieguldījums pamatkapitālā, bet var gadīties, ka to var traktēt arī kā vienkārši dāvinājumu vai ieņēmums. Ja? Līdz ar to aizdevuma formai ir svarīga nozīme, tātad šeit rakstveida formai. Kā minimums, protams, nevajag līgumu uz 10 lapspusēm un tam līdzīgi, bet tomēr svarīgākās lietas, kaut vai uz vienas lapas ir nepieciešams piefiksēt, ka tas ir aizdevuma summa, termiņš, procentu likme un tam līdzīgi. Procentu likme. Tātad procentu likme ir atlīdzība par kapitāla izmantošanu noteiktā laika periodā. Transfercenu kontekstā, kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka, ja mēs skatāmies, piemēram, civil likumu, tad aizdevuma likums, teiksim, pēc būtības vispār ir tā kā bezprocentu, ja nav procenti tieši pielīgti. Protams, ka transfercenās mums dominē saistīto pušu princips, jeb kā rīkotos neatkarīgas puses līdzīgā situācijā. Un, protams, ka neatkarīgs uzņēmums nekad neaizdotu, teiksim, naudu neatkarīgiem citam uzņēmumam bez maksas. Jā, vienmēr būs kaut kāds komerciāls, ekonomisks labums. Un tas attiecīgi prezumē, ka darījumos ar saistītiem uzņēmumiem mums jābūt ir procentu likmei, un procentu likmei ir jābūt tirgus vērtībā. Protams, ir jāskatās, kurš ir aizdevējs, kurš ir aizņēmējs. Ja aizņēmējs aizņemās, uzņēmums ir aizņēmējs un dalībnieks ir, piemēram, fiziskā persona, kur izsniedz aizdevumu bez procentiem, tad, protams, ka tā darīt var, un tam nav nekāda problēma, ja, ka tā ne no vienas puses, jo attiecībā uz fiziskām personām tad nebūs transfercenas. Savukārt no uzņēmuma viedokļa aizdevums būs tā kā saņemts vai aizņēmums būs saņemts zem tirgus vērtības, kas ir tad
tātad procentu maksājumi 0, kas ir zemtirgus vērtības, un šajā gadījumā tātad transakcijas cenas nav jāpiemēro tirgus likme. Tad nav obligāti jāuzspiež šajā gadījumā maksāt kaut kādus procentus. Savukārt, ja otrāda situācija, ja uzņēmums ir izsniedzis aizdevumu, tad šis no uzņēmuma viedokļa aizdevums nekad nedrīkst būt bez procenta, ja tu pretī ir saistītā puse. Ja ir pretī nesaistītā puse, tad to diktēs tirgus noteikumi un visticamāk, ka arī būs tātad procenti. Tas ir par procentu likmi. Tad forma rakstveida līgums mēs jau pieskārāmies, ir jābūt rakstveidā, kā minimums līgumam, bet var par apliecinājumu var kalpot arī citi dokumenti, kā kaut kādi akti vai sarakstas un tam līdzīgi. Vēl viena svarīga lieta, kas ir mīts, kurš joprojām ir dzīvs, tas ir aizdevums un kreditēšana. Respektīvi, izsniedzot aizdevumu, teiksim, kādam uzņēmumam vai fiziskai personai, joprojām pastāv mīts, ka šis te aizdevuma izsniegšana ir kreditēšana un šai darbībai ir nepieciešama licence. Šis te mīts jau ir, tam ir, 20 vai vairāk gada, bet joprojām ik pa laikam šāds viedoklis izskan, ka, tā kā pirms aizdevuma izsniegšanas jums jāsaņem licence. Protams, ka tas tā nav. Aizdevums un kreditēšana ir jānošķir. Kreditēšana tas ir darbības veids, kurā tātad kredītiestāde vai uzņēmums, kuram šī licence ir jāsaņem, veids tātad kreditēšanu. Kreditēšana nozīmē ne tikai aizdevuma izsniegšanu, bet arī klientu meklēšana, reklāmas un tā tālāk. Tad kreditēšana kā darbības veids. Savukārt, ja jūs esat parasts uzņēmums, jums ir lieka nauda un kādam šo naudu vajag, jūs varat viņu izsniegt vienam, otram, trešajam uzņēmumam, teiksim, ar kur jūs vienojaties, tad šis nav tā kā kreditēšana. Šī nav kreditēšana, tā ir jūsu brīvo līdzekļu izvietošana kaut kādos instrumentos. Ļoti īsi par Latvijas tiesisko regulējumu un vadlīnijām transakciju cenu aspektā. Tad svarīgākais ir šis nodokļiem nodevām 15. panta 2. pants, kas pasaka, kam tad ir pienākums dokumentēt, sagatavot vietējo dokumentāciju un globālo dokumentāciju. Un atgādināšu, ka arī tajos gadījumos, kad ir aizdevumi, tad, ja aizdevuma pamatsumma pārsniedz 250 000, tad ir nepieciešams sagatavot lokālo dokumentāciju, kā arī aizpildīt šo te kontrolēto darījumu pārskatu. Savukārt, kādā veidā analizēt un veidot dokumentāciju, jūs varat izlasīt MK noteikumos numur 677, numur 802. Tad 677 nosaka vispārīgās prasības, principus, numur 802 nosaka dokumentācijas saturu. Un arī Valsts ieņēmuma dienests ir izsniedzis vairākus metodoloģiskos materiālus, kurus tad arī ir vērts palasīt un tātad pamācīties. Tas pašs tātad regulējumu, bet tas, kas attiecas uz tātad aizdevumiem, jums jāatcerās ir, ka tad aizdevumu šis te sliekšņi, tajos ietilpst pamatsumma, aizdevuma pamatsumma un procenti, vienalga maksājumie vai saņemamie, tātad aprēķinātie vai, tad aprēķinātie procenti. Un, ja jums, piemēram, ir aizdevums izsniegts, 240 000 un procenti aprēķinātie tur ir 20 000, tad kopā jums ir 260 000 jāskaita, un tad attiecīgi gadā jums ir izpildās šī kritērija, pēc kuriem būtu jāgatavo transakciju cenu dokumentācija. Tātad par šīm darījuma summām mēs jau sākām runāt, un kā tad nosaka aizdevuma darījuma vērtību, kura tad tiek jānorāda uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijā 531, manuprāt, vai ja nekļūdos, un arī kontrolēto darījumu pārskatā. Kā to nosaka? Vēsturiski ir bijušas dažādas interpretācijas, bet kaut jau vairākus gadus Valsts ieņēmuma dienests ir izskaidrojis, ka tātad nosakot aizdevuma darījuma vērtību, jāņem šis te izsniegtā vai saņemtā aizdevuma vērtība konkrētajā pārskata gadā. Un jāpieskaita klāt tātad atzītie procenti, vienalga maksājumie vai saņemamie. Tātad šajā gadā jums šīs summas ir jāsummē ar pozitīvām zīmēm, vienalga vai maksājumie, procenti vai saņemamie, un tādā veidā jūs iegūstat aizdevuma darījuma vērtību. Jāatcerās, ka tajā brīdī, kad jūs atmaksājat
aizdevuma atmaksa, tad netiek skaitīta klāt. Tātad, ja jūs paņemat gadā 100 000 aizdevuma pamatsumma 100 000, jūs sarēķināt gada ietvaros 10 000%, un gada beigās jūs viena gada ietvaros jūs šo te aizdevumu arī atmaksājat, tad jums būs 100 000 saņemts aizdevums plus 10 000 izmaksātie procenti, un atmaksas 100 000 neskaitīsies. Specifiski vides izskaidrojas, kā jārīkojas, teiksim, kredīta līnija vai grupas konta gadījumā, tad ir jāņem tātad aizdevuma saistības uz periodu sākuma, jāsummē klāt saņemtais vai aizdotais aizdevuma summa, un jāskaita klāt arī procenti saņemtie vai maksājumie. Tātad sākuma saldo plus izmaiņas pamatsummās un plus izmaiņas procentos. Iegūstam darījumu summu pārskata gadā. Tātad maziņš piemēriņš, kompleto darījumu kopējās vērtības noteikšana. Un tātad, lai noteikti šo te kopējo vērtību transfercenu dokumentācijā, mums ir jāskaita kopā visi darījumi. Un atgādināšu arī, ka visi gadījumi, gan darījumi, gan iegāde, gan pārdošana, visi jāskaita kopā ar pozitīvu zīmi, nevar tur kaut ko skaitīt nost vai rēķināt un tam līdzīgi. Tātad, ja mums ir pārskata gadā ir pirkts pakalpojums par 1 000 000, pārdotas preces par 2 miljoniem, tad maksā par preču zīmi 50 000, izsniegts aizdevums 2 miljoni, aprēķināti procenti 10 000, atgriezts aizdevums 5 miljoni. Tātad, lai parādītu UIN deklarācijā, mēs skaitīsim šo, uz šo, uz šo, uz šo, uz šo, bet šo te mēs tātad neskaitīsim. Jā? Tātad, ja nu kas, tad varat saskaitīt, cik šī summa tātad ir. Un šī te ir tā summa, kuru jānorāda deklarācijā, un komentējot arī par kontrolēto darījumu pārskatu, tātad šie te darījumi būs jānorāda kontrolēto darījumu pārskatā, jo pārsniedz 90 000, šis arī, bet šis nē, 50 000 nepārsniedz, tad nebūs. Un savukārt kontrolēto darījumu pārskats, arī darījumu pārskatā jānorāda arī tātad ir gan izsniegtais aizdevums un aprēķinātie procenti. Atgrieztais aizdevums arī nebūs jānorāda kontrolēto darījumu pārskatā. Nākamais par darījumu pamatojušiem dokumentiem. Tātad, kā jau mēs minējām, svarīgākais ir šis te līgums, ko pieprasa UIN likums. Un līgumā tātad ir, kas ir svarīgākās lietas. Darījuma raksturojums, tātad, darījuma pamatsumma, nosacījumi, kaut kāds preambulā vai varbūt kaut kādi ekonomiskie apstākļi vai uzņēmuma stratēģija izsniegšanas kaut kāda apstākļa, bet tas nav obligāti. Tas ir vairāk ir tāds, kas kā papildus, teiksim, kas paskaidro šo te ekonomisko kontekstu. Svarīgākās, protams, lietas ir aizdevuma procentu likme, aizdevuma termiņš, aizdevuma summa, atmaksas nosacījumi un nodrošinājums un tam līdzīgi. Papildus var būt arī kaut kādi citi dokumenti, kas pamato, teiksim, tur sarakstas, protokoli, dokumentācijas un tam līdzīgi. Bet tātad līgums ir, tātad ir saskaņā līgumi ir obligāts, praksē bieži vien tas nav, mēs redzam, ka nevienmēr ir šie te līgumi, bet, parasti vismaz tik daudz kā no bankas maksājuma dokumentiem, tur pamatojumiem var redzēt, ka, teiksim, šis ka tā summas ir tiešām aizdevums vai aizdevuma atmaksas vai procenti, un tas ir, tāda kaut kāda minimālā lieta, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu grāmatvedībā. Bet, protams, ka līgums ir principā ieteicams un varētu teikt, ka tā obligāts. Tad, kas ir svarīgās lietas tālāk ekonomiski nozīmīgās iezīmes, kas ir jāanalizē, kas ietekmē aizdevuma procentu likmes, tirgus vērtību? Pirmā lieta ir aizdevuma summa. Tātad, jo parastā teorijā, jo aizdevuma summa ir lielāka, jo pieaug arī procentu likme. Jo tas ir tāpēc, ka jo lielāka likme, jo lielāka summa, jo lielāks ir risks, procentu riski, kad varētu būt, teiksim, kad procentu vai pamatsumma netiek atmaksāta.
un tam līdzīgi. Jā, tad šis pirmā lieta ir summa, kas noteikti ir svarīga, un tā noteikti ir jāņem vērā, analizējot to starp arī Latvijas Bankas statistiku. Mēs skatīsimies arī, kā to darīt. Otra svarīgā lieta ir aizdevuma termiņš. Un šeit atkal aizdevuma termiņš ir teorijā, jo garāks aizdevums, jo termiņš ir garāks, jo procentu likme ir augstāka. Tālāk aizdevuma valūtas, mūsdienās ir diezgan vienkārši, viss ir lielākoties ir eiro valūtās, bet var gadīties arī, kad aizdevums ir dolāros, citās valūtās, un tad ir jāmeklē šie salīdzināmie dati, tātad citās valūtās, vai arī eksistē visādas formulas, kurās jūs varat pārreikināt, piemēram, Fisher formulu, kurā var pārreikināt tirgspējas paritāti un dažādu, teiksim, valūtu, savstarpējo korelāciju starp procentu likmēm un tātad valūtas, tā kā svārstībā. Tur mēs neiedziļināsimies, bet principā kā ideja jums, teiksim, ja jums ir kaut kāda valūta, kur jūs nevarat atrast salīdzināmos rādītājus, jūs varat izmantot dažādas formulas, lai tavs pārreikinātu. Tātad procentu likmes veids, šeit ir parasti divas, ir fiksētā un peldošā. Tad Latvijas Bankas statistikā parasti ir fiksēta procentu likmē, bet bieži vien līgumos ir tātad peldošā Eiribors plus kaut kāda pievienotā likme. Aizdevuma mērķis, tas tā retāk ir aizņēmēja atrašanās vieta, tas, teiksim, ietekmē kaut kādu valsts risks saucamais, tad ir kaut kādi subordinātie aizdevumi, kas ir, teiksim, prioritāri un teiksim, kas ir drošāki. Nodrošinājums vai galvojums, tas arī ietekmē. Šeit Latvijas Bankas statistika arī var atrast nodrošinātus, nenodrošinātu aizdevumu, teiksim, likmes. Un tātad šis ir tas, kas attiec uz darījumu, papildus var analizēt, jāanalizē šīs funkcijas, kādas darījuma aktivitātes katrs veids, kādas katras personas loma, tas arī var ietekmēt tātad šo procentu likmi. Piemēram, ja uzņēmums ir tīrais starpnieks un viņš nodrošina tikai to, ka, piemēram, viņš saņem no bankas aizdevumu un tūlīt pat šo aizdevumu teiksim, aizdot tālāk saistītajai pusē, neveicot nekādas būtiskas funkcijas un neuzņemoties riskus, tad, protams, ka šis starpniecības procents būs stipri mazāks nekā tad, ja šis uzņēmums patstāvīgi izsniegt aizdevumu saistītiem uzņēmumam. Un tad līgumiskie nosacījumi, kas arī ir svarīgi, tātad vērtējot šo darījumu tirgus vērtību. Tomēr būtiskāk tā šārāk runājot, ir jāveic funkcionālā analīze, kas ir ļoti būtiska sastāvdaļa. Un, teiksim, un var ietekmēt arī procentu likmes šo aprēķinu. Parasti šeit jūs redzat aprakstīts arī aizdevuma izsniedzēja funkcijas un aizdevuma saņēmēja funkcijas, bet ja mēs runājam par aizdevumu kā tādu no funkcionālā viedokļa, tad tas ietver divus tādus pamatlietas. Pirmā lieta ir, teiksim, finanšu aktīva izveide, proti aizdevuma izsniegšana. Un otrs posms ir tātad šī paša finanšu aktīvu vadība. Tātad nepietiek, ka jūs izsniedzat aizdevumu, bet, protams, ir šis aizdevums jāmonitorē. Nepieciešamības gadījumā jāveic piedziņas, darbības un tam līdzīgi. Jā, tad, principā, ir divi šie tā kā posmi. Un tad šīs izsniedzēja un saņēmēja funkcijas, parasti tās ir diezgan precīzi noteiktas aizdevuma līgumā, kurš sagādā resursus, kurš tos tad izsniedz, kurš saņem un tā tālāk. Bet, kaut kādas dažas lietas var arī pārklāties, jā, vai atšķirties gadījumos, ja, kurš izvērtē kāda, teiksim, šo pašu aizdevumu nepieciešamību, jā, vai to dara saņēmējs, vai to dara izsniedzējs. Jā, bet pamatlietas atkal tās ir, kuras nemainās. Piemēram, skaidrs, ka ķīlu visticamāk nodrošinās aizņēmumu saņēmējs, nevis aizdevējs, jā, jo tas būtu pretrunā ar darījumu tā kā būtību.
Bet kopumā tas, ko dokumentācijā parasti ir jāatspoguļo, tad ir šīs izsniedzēja funkcijas, tātad izsniedzējs veic risku analīzi, izvērtē šo te aizdevumu saņēmēju. Tas sagādā resursus, tam principā tā arī, lai aizdevums būtu pēc būtības aizdevums, tam ir jābūt finansiālai kapacitātei šos resursus sagādāt un vadīt ar to saistītos riskus. Tātad tas arī nosaka, ka organizē aizdevuma nosacījumus, dokumentē aizdevumu, veic monitoringu un nepieciešamības gadījumā pieciņu. Savukārt saņēmējs, ko dara, tas saņem tātad šo te aizdevumu, aizņēmumu, nodrošina pamatsummas procentu atmaksu noteiktā termiņā, nodrošina nodrošinājumu ķīlas un ievēro tātad līguma noteikumus. Jā, tas ir ļoti īsi būtu par šo te darījumu funkcionālo analīzi. Vispārīgi varētu teikt, filozofiski, protams, jāņem arī ir tas apkārtnes ietekme uz mūsu darījumu, jā, kādas ir tātad pušu attiecības, kā rīkotos nesaistītu uzņēmumu šo te pušu vietā, saistītu uzņēmumu vietā un kāda vispār ir uzņēmuma grupas finansēšanas politika. Jā. Šis ir arī tāda uzņēmējdarbības stratēģija un nozares ietekme, kuru tad mēs aprakstam arī šajā dokumentācijā. Nākamais tad no tādas vairāk filozofijas virzamies uz praktiskām lietām, kā tad noteikt šos te procentu likmes atbilstību tirgus līmenim. Tātad, kā jau mēs runājām, mums ir jānodrošina tas, lai mēs nemaksājam pārāk daudz procentus un nesaņemam pārāk maz procentus. Jā? Tad mums ir jāsalīdzina, lai mūsu procentu likme būtu attiecīgajā gadījumā, lai nebūtu mazāka par tirgus vērtību vai attiecīgi augstāka par tirgus vērtību. Un tad šeit parasti tiek piemērota saucamā salīdzināma nekontrolēto cenu metode, kurā tad mēs salīdzinām savu procentu likmi ar citu uzņēmumu izsniegtajām procentu likmēm vai ar iekšējiem datiem, respektīvi tādas procentu likmes, kuras mums ir kāds izsniedz vai kuras mēs esam izsnieguši nesaistītiem uzņēmumiem. Un tad nesaistītiem personām ideālā gadījumā būtu nepieciešams identificēt saucamo salīdzināmus darījumus. Jā. Tad tie būtu reāli darījumi, kuros salīdzinām uzņēmumi būtu izsnieguši vai saņēmuši aizdevumus, maksātu attiecīgi salīdzināt procentu likmes, bet problēma ir tā, ka parasti tas ir komerc noslēpums, un ir ļoti grūti atrast šādus saucamos company to company vai uzņēmums izsniegtos vai saņemtos aizdevumus. Praktiski tas nav iespējams, jo neviens šādus datus neapkopo, nepublicē, un ja jūs kādam paprasīsiet, jums ticamāk, ka neviens nesniegs informāciju aizbildinotos ar konfidencialitāti. Līdz ar to, kas paliek? Tas vienkāršākais variants, kas tiek praktizēts arī citās valstīs, ir izmantot vietējās bankas statistiku, respektīvi statistiku par procentu likmēm, kurās vietējā banka bankas izsniedz vietējiem nefinanšu institūcijām aizdevumus. Protams, uzreiz ir jāsaka, ka šī pieeja varbūt nav ideāla, jā, jo, ja mēs esam izsnieguši aizdevumu nesaistītam uzņēmumam, tad mūsu funkcionālais profils, mūsu visi raksturlielumi atšķirās no bankas, raksturlielumiem. Tas ir pilnīgi dažādas lietas, jā. Bet, izejot no principa, ka nekā labāka nav, ka labāku datu nav, tad attiecīgi tiek izmantot šī Latvijas bankas statistika tajos gadījumos, kuros tas ir iespējams. Un, ja tas nav iespējams, tad pastāv iespēja izmantot dažādas komerciālās datubāzes, kuras uztur visādas starptautiskie šīs institūcijas, kas apkopo datu analītikas institūcijas, un piedāvā dažādas datubāzes ar atkal aizdevumiem, kurus var izsniegušas bankas, tirgus dalībniekiem, vai ir kaut kādas informācija par obligācijām, korporatīviem bondiem, ja, kuras pēc būtības ir arī līdzīgas un salīdzināmas ar izsniegtiem aizdevumiem. Bet
Tātad šis ir tāds vairāk jau tāds galējs līdzeklis, jā, izmantot šīs specializētās finanšu datubāzes tā iemesla dēļ, ka tas ir pietiekami dārgi. Jā, un tur šīs cenas jau mērāmas tūkstošos, jā, un tāpēc ir vērts ar to piesaistīt, teiksim, speciālistus un pasūtīt šādus pētījumus tikai tad, ja aizdevuma summas ir vai nu ļoti lielas, vai arī tātad ir procentu likme riskanta, un mēs redzam, ka viņi vai nu pa lielu vai pa mazu, tad ir ieteicams to darīt. Jā? Mēs paskatīsimies arī uz piemēra bāzes. Tātad, kad mēs runājam, salīdzināmā nekontrolēto cenu metode ir divi varianti, vai nu iekšējie dati, tas ir respektīvi vai nu mēs izsniedzam, vai mums izsniedz kāds trešā persona. Turklāt varētu būt arī, ka, teiksim, banka mums izsniedz, teiksim, uz kaut kādu procentu likmi, un tad šī procentu likme, ko banka mums ir piemērojusi, tā varētu būt plus mīnus tā atbilstoša kāda, tā kā to ir noteicis neatkarīgi trešā persona. Vai arī šie ārējie salīdzināmie dati, tātad vai no Latvijas Bankas statistika vai specializētās datubāzes. Jā, tātad, kāpēc ir labi iekšējie salīdzināmie dati? Iekšējie salīdzināmie dati ir labi, tāpēc, ka tie ir jūsu dati, un tos ir noteicis kāds neatkarīgs spēlētājs, kā banka, piemēram, vai neatkarīgs uzņēmums, kas jums ir izsniedz kredītu, un attiecīgi, vai saņēmis no jums kredītu un piemērojis šādu procentu likmi. Ārējie dati, kā jau mēs minējām, Latvijas Bankas statistika ir pieejama, tā ir bezmaksas, jebkurš var atrast, vienkārša, ērta, bet vienlaicīgi arī, teiksim, nav tā labākā un metodoloģiski tā precīzākā metode. Kaut gan no otras puses atkal praktiskais tvērums ir tāds, ka jūs redzat, kāda ir šī statistika, un ja jūs atrodaties šeit statistikas diapazonā, tad, teiksim, nodokļu risks, kad valsts ieņēmuma dienests varētu savādāk uzskatīt, tomēr ir salīdzinoši neliels. Jā, jo specializētās datubāzes viņas it kā ļauj atlasīt pēc kritērijiem, tostarp sākot ar kredīta reitinga analīzi, pēc tam balstoties uz šo kredīta reitingu tiek piemeklēti salīdzināmi dati, jā, bet no otras puses vienmēr ir jautājums par to, cik tad šie salīdzināmie dati ir salīdzināmi ar jums, jā, un kāpēc šie dati, kas ir šajās datubāzēs, ir labāki par statistiku. Jā, dažkārt mans viedoklis arī ir, ka dažkārt ir labāk ir vienkārši, kā lai saka, saprātīga procentu likme, kas ir balstīta uz teiksim, statistiku, ir varbūt pat labāka nekā tur sarežģīti metodoloģiski pētījumi, kur beigās, vajadzības gadījumā var pamatot pilnīgi jebko. Jā. Bet jāatcerās, ka ir šāda alternatīva. Tātad parasti Latvijas Bankas statistika tiek izmantot tad, ja ir salīdzinoši nelieli aizdevumi, un specializētās datubāzes tad, ja jau ir aizdevumi miljonos vai pat miljonu desmitos. Tātad, lai ilustrētu šo te piemēru par to, kā izmantot, kuros gadījumos izmantot Latvijas Bankas statistiku, kuros specializētās datubāzes, jā, paskatīsimies, teiksim, piemēru. Pieņemsim, ka jums ir aizdevums, vairāk veidā aizdevumi. Viens aizdevums ir, teiksim, 100 000. Jā, teiksim, aizdevuma summa ir 100 000. Latvijas Bankas statistika ir, pieņemsim, no 5,5% fiksēta likme līdz 6,5%. Ja? Un, ja jūs esat saņēmuši aizņēmumu, tad jūs maksāsiet, maksimālā robeža būtu šie 6,500%. Ja? 6,5%, tātad maksājumie procenti gadā ir 6,5%. Tad pieņemot, ka jūsu gadījumā, teiksim, procentu likme būtu par 1% vairāk. Jā, teiksim, tur 7,5%. Tas nozīmē, ka šis 1% pieaugums izietu ārpus Latvijas Bankas likmes, un šis 1% pieaugums veidotu pieaugumu par 1000 nodokļu, kas attiecīgi veidotu nodokļu risku 25%, tas būtu 250 eiro. Jā? Tad, atrodoties šajā koridorā, teiksim, sanāk no 5,500 līdz 6,500 jūs maksātu procentus, jums it kā riska nav.
Bet izejot ārā, pieņemot, ka jūs maksājat tomēr nedaudz vairāk, šis te risks ir šeit 1000, nodokļu risks ir 250. Jūs piekritīsiet, ka tā summa ir diezgan, teiksim, nesvarīga. Ja? Jūs pat, ja jūs norādīsiet, jums būs šāda situācija, ka jūsu likme ir šeit 7,5, ja, pieliksim šeit. Tad jūs kontrolēto darījumu pārskatā norādīsiet, ka jūsu kopsumma ir 100 000. Jūsu faktiskā likme ir 7,5 un tirgus likme ir no 5,5 līdz 6,5. Ja? Maz ticams, ka valsts ieņēmuma dienests metīsies uzreiz, teiksim, jums identificēt šo te nodokļu risku un teiksim, veikt uzrēķinu, ja? Jo tomēr tā summa ir tik maza, ka iespējams, ka tur, un arī šeit ir jautājums par to, ka šīs likmes, kas ir diezgan nosacītas, ja tās ir vidējās arī likmes, kas ir Latvijas bankas statistikā, mēs paskatīsimies arī piemēru, kā tas veidojās, un, ja, teiksim, mēnesī kaut kādā likme ir 5,5, tad tas ir vidējā likme 5,5, un mēs pieņemam, ka varētu no šīs likmes būt kaut kādas plus mīnus, teiksim, kaut kādas nobīdes, vismaz 20%, teiksim, jā. Līdz ar to, ja situācija ir šāda kā šajā situācijā, tad visticamāk, ka šis nodokļu risks ir ļoti, kā lai saka, minimāls. Jā. Paņemsim lielāku summu. Ja mums ir aizdevums ir 1 miljons, jā, tad mums ir 1 miljons, attiecīgi 6,5% būtu jau 60, cik mums sanāk, 65 000. Jā. Tad, ja ir pārsniegums ir reāli šie 7,5%, tad attiecīgi, vienalga, tad pārsniegums jau par šo 1% būtu jau 10 000. Tas jau nozīmē nodokļu risku 25, tas ir 2500. Kā kuram citam varbūt šis risks šitīs nemateriāls, jo atkal varbūt arī 2500 eiro, teiksim, šeit arī, arī valsts ieņēmuma dienests varbūt arī nebūs tā, ka uzreiz vēlēsies uzrēķināt, jā. Bet, kopumā, teiksim, jums jāsaprot, ja ir situācija šāda, vidējās likmes ir līdz 6,5 un jūs, piemēram, 7,5, tad jums jau ir nodokļu risks kaut kāds veidojās, jā. Un tad šeit jau var vismaz jāapzinās, ka šis risks ir labāk, tad ir šo likmi vai samazināt, jā, lai nonāktu šajā koridorī, vai arī vienkārši dzīvot ar šādu risku. Jā. Savukārt, ja jums jau šeit, teiksim, tur, tātad 10 miljoni, jā, un šeit attiecīgi gadā būtu 650 000 jāmaksā maksimālais, ko jūs varētu samaksāt. Un šeit tad jau 1% nobīde jau būtu 100 000 un attiecīgais nodokļu risks jau ir 25 000. Tātad šajā gadījumā tas jau risks jau kļūst būtisks, manuprāt, pēc jebkuriem kritērijiem. Un tad jums tiešām ir jādomā, vai samazināt šo te likmi labāk, vai šajā gadījumā, ja jūs tiešām uzskatāt, ka tā likme ir pamatota, tad šajā gadījumā ir vērts varbūt izvēlēties arī jau šo te specializētās datubāzes, kuras tad vienkārši ņems vērā jūsu riskus konkrēti un arī tad, varbūt nevienmēr pamatos, bet, principā, ņemot vērā dažādas metodoloģijas, un ja tiešām šī likme ir pamatota, kā jūs uzskatāt, tad visticamāk, kad izmantojot specializētās datubāzes un speciālas metodoloģijas, šo te likmi var pamatot. Ja? Un tas kļūst arī ekonomiski pamatoti, jo parasti šādu specializēto datubāžu un kredītreitingu noteikšanas izmaksas, tur sākās, kurš konsultants to dara, bet tā ļoti nosacīti tas varētu būt sākot no 3-4 tūkstošiem, ja? Virs izmaksas. Ja? Tad mēs skatāmies, ja mums ir nodokļu risks ir 25 000, jā, un lai šo nodokļu risku novērstu, tad jums ir, teiksim, jāsamaksā šie 3, 4, 5 vai cik tūkstoši, tad šeit jau veidojās jau kaut kāds balans, un ņemot vērā pie šādām
kādām summām jau ir vērts par to padomāt. Protams, gadījumā, ja jūs joprojām esat šeit, šajā koridorī, tad, visticamāk, ka, vienalga, vai 10 miljoni vai 100 tūkstoši, ja jūsu likums šajā gadījumā, piemēram, ir 6%, kas atrodas tieši pa vidu starp salīdzināmiem rādītājiem, tad visticamāk, ka šo te posmu tad arī tas vienkārši ir liekas. Šis posms tad kļūst aktuāls tajā gadījumā, ja tātad jūs maksājat pārāk lielu šo te procentu likmi, vai arī varētu būt situācija, kad jūs esat izsniedzis aizdevumu, un tad jūsu likme ir pārāk maza. Piemēram, jūs esat izsnieguši tur uz, 2%, uz 2%, teiksim. Tad šajā gadījumā jūs esat zem 5,5 un valsts ieņēmuma dienests mums prasīs, kāpēc jūs izsniedzāt pa 2%, ja statistika ir vismaz 5%. Un tad iespējama atbilde ir tāda, ka jums pirmkārt ir šis te saņēmējs ir kaut kāds premium kredīta reitinga uzņēmums, tur 100% ir, ka nav nekādu risku, gandrīz, vai tā, ka nemēdz būt, bet, teiksim, kad viņam ir labs kredīta reitings un tā tālāk, un tāpēc jums savukārt to naudu vajadzēja kaut kur likt, un, teiksim, tur, 2% tas ir vairāk nekā ielikt depozītā, visādi šādi argumenti, bet principā tad 2% būtu, vispār diezgan grūti pamatot, bet ja teiksim, jūs izsniegt par Eiriboru, piemēram, Eiribors būtu 4%, vai tur, 3,5% Eiribors, kas faktiski bezriska likme, pieņemsim. Un Eiribors 3,5, savukārt tā likme 5% statistisks. Tas sanāk, ka jūs tā kā izsniedzat bezriska likmi, un tad vienkārši jums jāpierāda arī, ka šim te saņēmējiem, ka viņam reitings ir vismaz, tas AAA, saucamais 3A, pēc dažādām metodoloģijām, šiem te reitinga aģentūrām. Un tad, attiecīgi, kas ir praktiski bezriska, un ka tur ir, teiksim, tur līdzīgi kā viena premium banka izsniedz otrai, tad tur Eiribors plus tur kaut kāds 0,3 vai 0,5%, kas būtu tad zem šīs statistikas likmes. Tātad specializētās datubāzes un kredīta reitinga noteikšana jums ir vajadzīgs vai tajā gadījumā, ja jums ir lielas summas, un ja jums ir vai likme ir pārāk liela, jūs maksājat pārāk daudz procentus, vai jūs saņemat pārāk maz. Tad ir vērts padomāt par jau nopietnāku pētījumu. Lieta, ko es gribēju pieminēt, varbūt, ka šeit arī, ko var izmantot, ja mums nav statistika, vēl šeit var izmantot arī informāciju par korporatīvajām obligācijām. Mums arī savs tirgus ir, kuru korporatīva obligācija ienesīgums bieži vien svārstās kaut kur ir negribu samaloties, bet var sasniegt pat teiksim, kaut kādus 8 līdz 10% normālām, teiksim, tām parastām uzņēmumiem, kas veic uzņēmumiem ar paaugstinātiem riskiem, kā piemēram kreditēšanas, ātrās kreditēšanas, tur vienkārši riski ir augsti, tur ienesīgums var sasniegt pat 15%. Bet tas nenozīmē, ka, ja jūs esat uzņēmums, kurš izsniedz, teiksim, aizdevumu kaut kādiem finansēšanas uzņēmumam, tad 15% varbūt arī būtu pamatota likme. Savukārt, ja jūs esat parasts uzņēmums, kas vienkārši savus brīvos līdzekļus atdos kādam saistītam uzņēmumam, tad 15% noteikti būs pārāk augsta likme. Bet tātad šis ir arī variants, kā var mēģināt pamatot pārāk augstas likmes, salīdzināt ar bondu ienesīgumu. Vēl var izmantot ar visādas finansēšanas platformas, kā tur Mintos, piemēram, tur arī ir informācija par izsniegtiem, vairāk tāda statistika par izsniegtajiem aizdevumiem, bet tur arī jāatcerās, ka šie ir tā kā paaugstināta riska aizdevumi, un tie nav tie labākie salīdzināmie rādītāji. Kad mēs esam tikuši skaidrībā par to, kas tad mums ir jāgatavo, vai mums ir jāgatavo tātad dokumentācija balstoties uz Latvijas Bankas statistiku vai uz specializētām datubāzēm, tātad piedāvāju apskatīt īsu, teiksim, veidu, kādā jūs varat dokumentēt, sagatavot dokumentāciju, izmantojot Latvijas Bankas statistiku. Un šeit ir mūsu priekšā ir mūsu produkts, kur mēs arī piedāvājam kā tādu jau gandrīz gatavu dokumentāciju, kas jums var noderēt, lai nebūtu jāmaksā lielas naudas konsultantiem, teiksim, par katru dokumentu sagatavošanu, jūs to varat izdarīt arī patstāvīgi. Un šo te mūsu izstrādāto
karogu vai templētus izmantošu, lai vienkārši vērstu jūsu uzmanību uz dažām lietām. Ja? Tātad, kā sagatavot šo dokumentāciju. Tātad vispirms par saturu, ja? divi, trīs vārdi, ja? Teiksim, mēs neiesim visam cauri, bet dokumentācija atbilst visām vietējās dokumentācijas prasībām, ja? Tad jums jāsagatavo tāds apskats par analīzi gan par uzņēmuma grupas darbību, juridiskā organizatoriskā struktūra, darbības stratēģija, ko jau mēs runājām. Tad ir jāilustrē šis līgums, aizdevuma līgums un jāveic saucamā funkcionālā analīze, ko mēs arī pieskārāmies. Un šeit var būt tāds ļoti īss un es pat teiktu spartisks veids, kā to parādīt, ja, tabulārā formā, kur šeit jūs redzat, ka tas, ko mēs runājām arī, ja, kad ir šīs funkcijas, kas ir saistītas ar tātad aizdevuma izsniegšanu un saņemšanu attiecīgi, un kurš tad veic šīs funkcijas. Tad to starp finanšu līdzekļu iegūšanu, vajadzību identificēšana, aizdevuma izsniegšana, procentu likums noteikšana, apkalpošana, uzskaite un atmaksa. Ja? Tālāk šeit arī neskatīsimies, bet tur arī ir risku analīze, kurš kādus riskus uzņemās un tam līdzīgi. Tātad dokumentācijas tas rezultāts ir šī Latvijas Bankas statistika, un te jūs redzat, ka šeit ir Latvijas Bankas statistikas rādītāji jauniem darījumiem, kuru apjoms nepārsniedz 250 miljoni, procentu likmes līdz 1 gadam. Un šeit tātad mēs redzam pa mēnešiem, cik ir procentu likmes 25. gadā. Un mēs redzam, tie cipari, ko mēs iepriekš jau runājām, ka tās likmes svārstās aptuveni no 5,5 līdz kaut kur 6,5, kā jau mēs runājām. Ja? Un tātad, vienā mēnesī, kad mēs redzam, ka te ir nokrities mazāk, bet šis drīzāk vērtējums kā izņēmums. Un kā tad teiksim, analizēt šo te procentu likmes? Parasti tas ieteikums, tas nekur nav rakstīts, bet arī, kā valsts ieņēmuma dienas skaidrojas un kā konsultanti skaidro, kad ir, ja mēs, piemēram, izsniedzam kaut kādu aizdevumu vai saņemam, teiksim, šajā gadījumā, piemēram, tātad, kurā mēnesī, piemēram, tātad, maijā, ja, teiksim, mums ir 5,78 likme tajā brīdī. Protams, ka tajā maijā mēs nezinām, kāda tā likme ir, jo statistika tiek apkopot iepriekš, tāpēc ir vērts ņemt kaut kādas likmes par iepriekšējiem, teiksim, 3-4 mēnešiem un izvilkt kaut kādu rādītāju no tā. Bet tas, kā mēs jau arī runājam, ka šie cipari tie jau ir vidējie rādītāji, līdz ar to rēķināt, teiksim, vidējo no vidējā nav īsti korekti. Es teiktu drīzāk, kad vienkārši tad ir jāvērtē, cik tad ir kaut kāda mazākā likme un cik ir lielākā likme, un tad ir iespējams kaut kāds pieļājums, varbūt arī kaut kādas novirzes no šīs te likmes, 20-30% uz vienu vai uz otru pusi. Tātad, ja mēs šajā maijā izsniedzam aizdevumus, tad pēc idejas mūsu likmē vajadzētu būt kaut kur starp 5,7 un 6,5. Ja? Tad vēl šis jau ir tas rezultāts, bet kur mēs to likmi varam redzēt? Likme ir redzama Latvijas Bankas statistikā, šeit arī saite ir. Atvērsim šo statistiku. Tātad zem Latvijas Bankas mēs skatāmies šo statistiku, procentu likmju, izvēlamies tātad nefinanšu sabiedrībām izsniegtie aizdevumi. Un tātad šeit mēs varam ievadīt kritērijus un attiecīgi iegūt tātad šos te procentu likmu statistika. Šeit mēs redzam, piemēram, kredīti nefinanšu sabiedrībām, tad mēs varam tālāk pieprasīt, skatīties, kāds ir, teiksim, termiņš, rezidence, gads, periods. Vēl ir iespējams dalīt ārā, teiksim, tur nodrošināts, nenodrošināts. Un tātad no šīs te statistikas apkopojam šīs te procentu likmes, un tātad ir jāievieto šajā te dokumentācijā. Tātad atlasīsim šeit kaut kādus sākotnējs termiņš. Tātad sākotnējs termiņš ir gads. Gads ieliksim šeit, tātad ne visus gadus, bet tikai 25. piemēram. 25.
Un mēs iegūstam visus pēc termiņa līdz 1 gadam tāds 4,6, janvārī 25. gada janvārī 4,9, 1 līdz 5 gadiem 4,72, ilgāk par 5 gadiem 4,33. Tas ir interesanti, ka šeit, ja mēs runājam, ka teorijā pieaugot termiņam vajadzētu pieaugt arī procentu likmēm, tad šeit ir otrādi. Bet tātad, ja mēs atlasām tikai, piemēram, tātad par termiņu, teiksim, 1 līdz 5 gadi, tad mums atlasās tātad 1 līdz 5 gadi pa mēnešiem šādas procentu likmes. Darījuma veids, tātad mēs, tad rezidences dalījums, pozīcija, rādam tikai kredīti nefinanšu sabiedrībām. Ja? Un šeit mēs iegūstam tieši tos ciparus, kas ir vajadzīgi mums, kurus tad mēs attiecīgi ieliekam dokumentācijā. Atgriežamies pie dokumentācijas. Šeit tātad veicam šo te dokumentējumu, veicam attiecīgu analīzi un izdaram secinājumus. Un beigās izdaram secinājumus, kādi tad ir šie te statistikas radītāji. Pēc tam salīdzinām ar mūsu rādītājiem un izdaram secinājumu, vai tātad ir ok, vai viss sakrīt, vai tomēr ir nepieciešams veikt kaut kādas korekcijas. Jā. Tātad tas bija tas, ko es vēlējos pastāstīt par Latvijas bankas statistiku un kā to analizēt un kā sagatavot dokumentāciju. Ja jums ir kaut kādi jautājumi vai vēlaties saņemt palīdzību transakciju jautājumos un nodokļu jautājumos vispār, lūdzu kontaktējieties, šeit mūsu kontakti. Un paldies, ka skatījāties un visu labu, uz redzēšanos, līdz nākamajai reizei.